Nāc iekšā, parādīšu un pastāstīšu tev, kā ir tapis šis dārzs. Pirmo reizi šeit mēs viesojāmies pagājušā gada vasarā, un tajā brīdī šeit bija tikai bruģa segums un, jāsaka, samērā nekvalitatīvs zāliens. Mēs uzklausījām saimnieku vēlmes un izstrādājām dārza dizaina projektu, kuru pēc tam soli pa solim esam īstenojuši. Pagājušā gada rudenī mēs iestādījām 6 lielas egles un 2 pīlādžus, jo rudens ir labākais laiks, lai iegādātos no lauka raktas lielus egļu stādus. Pēc tam darbus turpinājām šogad pavasarī, kad papildinājām esošo bruģa segumu ar maliņu apkārt terasei un mājai, un par to vēl pastāstīšu vairāk nākošajā ierakstā. Pabeidzām ierīkot lielo dobu, kur pagājušā gada rudenī stādījām lielās egles. Šī doba ir īpaša ar to, ka tajā ir saglabāta esošā meža zemesardze. Tā kā šī doba sākas saules pusē un beidzas pusēnā pie meža ieloka, mums bija iespēja vienā stādījumā izmantot gan saules, gan ēnas augus. Šeit ēnas pusē mums ir īvis, hostas, ziedais mūžzaļie rododendri. Savukārt saulainajā pusē mums ziedais vasarzaļais rododendrs, hortenzijas. Šeit mums arī ir krūmmelenis. No skujkokiem vairāk kadiķi, jo, kā zināms, kadiķiem arī patīk saulīt. Bet par šiem 3 es pastāstīšu atsevišķi nākamajā sērijā. Tālāk sekoja zālienu ierīkošana, kur teritorijas zemākajās vietās līmeņa pacelšanai mēs veiksmīgi varējām izmantot no apstādījumiem pāri palikušo grunti, kā arī, protams, tika pievesta klāt svaiga melnzeme. Atgriezīsimies šajā dārzā atkal vasaras otrajā pusē, kad dobas skaisti ziedēs un zāle būs zaļa, un paskatīsimies kopā, kā šis dārzs aug un veidojās.